Sveiki! Klāt ir jaunākais BūtLV video, un šodien jums parādīsim Windows Phone 8 operētāja sistēmas darbinātu vidējās klases viedtālruni Nokia Lumia 625. Telefons ieturēts Nokia raksturīgajā stilā. Priekšā 3 skārienjutīgi taustiņi, virs displeja novietot 0,3 megapikselu kameru. Tālruņa kreisajā sānā nav neviena taustiņa, labajā sānā novietoti gan skaļuma regulēšanas, gan displeja bloķēšanas atbloķēšanas, gan arī kameras taustiņi. Ierīces apakšā atrodama micro USB pieslēgvieta, savukārt augšpusē mikrofona austiņu pieslēgvieta. Aizmugurē novietota 5 megapikseļu kamera, kura spēja uzņemt arī Full HD video, kā arī LED zipspuldzes. Ar kameru uzņemto attēlu paraugus pievienosim BūtLV apskatā zem šī video. SIM kartes un microSD atmiņas kartes pieslēgvietas paslēptas zem šāda noņemama paneļa. Lūk, šeit ir SIM kartes pieslēgvieta un apakšā tā ir microSD kartes pieslēgvieta. Ierīcei ir 2000 mAh akumulators, tas nebūs nomaināms paša spēkiem. Kā jau tas Nokia ierīcēm ierasts, arī šī ir ļoti ērta turēšanai rokā, galvenokārt pateicoties noapaļotajām malām. Protams, arī ierīces izmērs ir parocīgs. Nokia Lumia 625 viedtālrunis ir aprīkots ar 4,7 colu displeju, kuram ir 480 x 800 pikseļu izšķirtspēja. Protams, šis displejs nespēs sacensties ar citu ražotāju vai arī pašu Nokia flagmaņos iebūvētajiem augstākās klases displejiem. Tomēr priekš šīs cenu klases ierīces tas ir pieņemams. Windows Phone 8 operētāja sistēma darbina 1,2 GHz 2 kodolu kraita procesors apvienojumā ar 512 MB operatīvo atmiņu. Ja, piemēram, uz Android operētāja sistēmas mēs ļoti izteikti justu 512 MB operatīvo atmiņu, jeb respektīvi tās trūkumu, kad operatīvās atmiņas ir par maz, tad uz Microsoft veidotās operētāja sistēmas nekādas bremzēšanas principā nevaram novērot, izņemot atsevišķas aplikācijas. Programmatūras ziņā nekādu būtisku jaunumu nav. Protams, nevaram nepieminēt ierīcēs iekļauto bezmaksas navigācijas sistēmu, kas ļauj izmantot ērto GPS navigāciju pat tad, kad nav pieejams interneta savienojums. Kartes iespējams saglabāt ierīcē iebūvētajā 8 GB atmiņā. Runājot par atmiņu, kā jau minējām, ierīcei ir microSD karšu pieslēgvieta, kura spēs ņemt pretī microSD kartes ietilpībā līdz 64 GB. Kā jau minējām, Nokia Lumia 625 ir aprīkots ar 2000 mAh akumulātoru. Un tā kā ierīcei ir salīdzinoši liels 4,7 colu displejs, tad jārēķinās, ka aktīvi to lietojot, akumulātoru nāksies uzlādēt katru vakaru. Nokia Lumia 625 viedtālruņa cena Latvijas interneta veikalos ir sākot no 160 latiem. Šī ierīce būs piemērota gan tiem, kas vēlas iegūt spējīgu viedtālruni par pieņemamu cenu, tā būs ļoti piemērota tiem, kas iegādājas savu pirmo viedtālruni, kā arī, protams, jauniešiem.